tāda stunda, kad 4. klase beigās 1. klases bērniem pastāstīt, kas tas ir perimetrs, kā viņi to saprot, vai jūs arī saprotat. Un 4. visu laiku rūpēsies par 1. klases bērniem, lai viņiem būtu viss kārtībā. Un vairāk strādā 15. 4. vēro un palīdz, ja vajag. Ja? Tā, smuki.
Augumā garākajam pēda ir pa vidu kaut kur šādas atrāšanās, ja? Nu labi. Zināt, vai pareizi nomēr. Vēl nevar zināt, vai tomēr ir pareizi nomēr. Tas to arī paliek. Es jau pareizi. Labi. Ir galvās līgiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un lieliem mēģinājumiem Šitās ir brīvs, vai nē, tā nevar. Šeit mums ir skočs. Šķērs mums ir. Jā, pieliek klāt. Pēc šķērības. Šitā. Tā, jūs veidojot šīs figūras ir dažas kļūdas, un šīs kļūdas ir tāpēc, ka mēs tomēr nepaskatījāmies uz tāpēc priekšā, kas ir īsti perimetrs, un kas nav. Tā. 12. Tātad kāds bija perimetrs tēļi? 12 metri. Tātad vēlreiz tā. Šie detektīvi tiks iedota lapā. Uz lapas būs uzdevums visai grupai. Visa grupa mēģinās izpildīt uzdevumu, kas viņam tur teiks. Lapā ir teiks. Ir pirmā grupa meklē tāpas skolu ciparu 1, otrā grupa meklē ciparu 2, trešā 3 un tā tālāk. Paskatās uz mani arī? No. Un tad jums jāizmēra.